Šajā brīdī, kad notiek daudz un dažādu pārmaiņu, gan lauksaimniecības politikā, gan arī klimata ziņā, tad mēs, satiekoties ar selekcionāriem, pārunājam tās zemnieku problēmas, ar kurām viņi saskaras uz lauka un kādas ir viņu vēlmes. Un aicinam selekcionārus atsūtīt kādu no šķirņu paraugiem, lai varētu izmēģināt gan Zemgalē, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan arī Kurzemes reģionā. Un tādā veidā mēs atlasam mūsu reģionam atbilstošas šķirnes, lai tām būtu gan laba ziemcietība, gan sniega pelējuma izturība, gan arī šobrīd jau mēs skatāmies uz toleranci, uz sausuma toleranci. Neskatoties uz to, ka mēs šeit patās uz vietas Latvijā daudz ko skatāmies un pētam, mēs arī braucam ārpus Latvijas, mēs braucam uz Vāciju, uz Dāniju, uz Angliju, uz Zviedriju un skatāmies, kā tur šīs šķirnes uzvedās un pētam un skatāmies, izvēlamies savam klimatam atbilstošas. Šobrīd aktīvi mēs strādājam pie demo centru izveides, un viens galvenais man šobrīd atrodas Zemgalē, tieši Jelgavas reģionā, kur mums ir sasēti gan ziemasmieži, gan ziemaskvieši, rudzi, tritikāli un arī vasarāju kultūra augi. Līdz ar to mēs redzam ziemcietības sniega pelējuma novērojums un arī daudz šķirnes mēs sējam šeit Vidzemes reģionā. Mēs klausamies zemnieku ieteikumus, viņu vēlmes, un līdz ar to mēs arī atlasam viņu vēlmēm, viņu saimniecību vajadzībām atbilstošas šķirnes. Mēs arī sekojam līdz tām aktualitātēm, kas notiekās pasaulē, un skatāmies arī uz tirgus vajadzību. Un tamdēļ mums ir varbūt vieglāk piedāvāt un fokusēt kādu no šķirnēm. Mums ir bijuši piemēri ar to, ka šobrīd iesākusies ziemas rapšiem bezaršanas tehnoloģijas. Mums jāsameklē tādas ziemas rapšu šķirnes, kas aug straujāk, attīstās ātrāk un ātrāk var iegūt augi savu zīmošanai labvēlīgo lielumu. Un tamdēļ mēs piemeklējam tos ziemas rapšu hibrīdus, kas ir tieši piemēroti tādām tehnoloģijām. Arī sausums diezgan daudz ko ietekmē, un līdz ar to mums ir vajadzīgs tādi, kas strauji aug, labi attīstās un ir pateicīgi saimniekam.